Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ šo rītiņu, šo burvīgo, šo skaisto rītiņu. Mēs šodien runāsim par kultūru un par pīrāgiem. Latviešiem patīk i kultūra, i pīrāgi, bet kaut kādīgi viņi netiek savienoti kopā, jo mūsu kultūras ministrija domā, ka kultūra ir filmas, dziedāšana, māksla, gleznošana, dzejoļi, bet par ēdienu manā uzsvarā viņi nav likuši nekāda liela ziņas, un tāpēc mēs esam tāli atpakaļ no citām valstīm. Līdzīgi sarkanajai grāmatai, kur apkopota informācija par izmirstošajām un apdraudētajām sugām, Eiropas Savienībā pastāv reģistrs, kur apkopoti unikāli un oriģināli lauksaimniecības un pārtikas produkti. Gluži tāpat kā arheoloģijas un pilsētbūvniecības pieminekļi, arī pārtikas produkti un to pagatavošanas veidi ir daļa no mūsu kultūras mantojuma, kas jānosargā nodošanai nākamajām paudzēm. Mums arī Latvijā ir dažas lietas, kur varētu būt aizsargāts status, un viens no tiem ir sklandarausis. Pirms pāris mēnešiem Eiropas Savienības reģistrā garantēta tradicionālā īpatnība tika iekļauts mūsu sklandrausis, kļūstot par pirmo pārtikas produktu no Latvijas, kas aizsargāts Eiropas līmenī. Tas nozīmē, ka turpmāk par sklandrausi varēs dēvēt tikai to rausi, kas pagatavots ievērojot tradicionālās metodes. Burtiski pirms pāris dienām sklandrausim pievienojās Latvijas salinātā rupmaize. Kamēr Latvija var lepoties tikai ar 2 aizsargātiem produktiem, citās Eiropas valstīs to saraksts ir visai garš. Es gribu parādīt jums 3 tāds ļoti tradicionāls recepts, kur ir šī aizsargātā status. Un viens no viņiem, tas pirmais, ir Melton Mowbray pie. Un kāds viņš izskatās? Viņš izskatās šāds. Bet jo es esmu viņu uztaisījis šeit Latvijā, es viņu nedrīkst saukt par Melton Mowbray pie. Es viņu varu saukt varbūt par Mārtiņu rītiņu cūkas pīrāgu. Kaut cik tā recepte ir tā, ko viņi gatavo Melton Mowbrayā. Tas ir vidus Anglijā pie Leicestershires. Bet arī te ir būtiski, šeit ir baigā vēsture, bet arī viss, kas šajā te pīrāgā ir, pat tā cūkas gaļa, viņi nāk no turienes. Viņi nenāk ne no Polijas, ne no Taizemes. Viņš nāk no turienes. Tātad šis ir Melton Mowbray pork pie. Tad pirmais ir vajadzīgs, ir mīklu. Tad te man ir 100 gramu ūdens, 100 gramu piens. Un šeit man ir 70 gramu, te man ir zostauki vēl palikušies no Mārtiņa zosēm. Viņi arī izmanto zostauks, pīles tauks, jeb arī pašu kausēt cūkas taukus. Tātad iedomājiet, cik fantastiski šis garšos tā mīklu. Un vēl viņi pieliek klāt 70 gramu sviestu. To mēs tagad maigi uzvāram, un tad, lai viņš uznāk uz strauju burbuļa, un pa to laiku man šeit ir 450 grami milti. Miltos mēs uztaisam aku vidū un pieliekam klāt 2 olas dzeltenumus. Jūras sāli un svaiga malta melnos pipars. Tagad mēs gaidām, lai šis mums uznāk uz burbuļa un lai viņš strauji tad vārās. Un tūlīt, kad viņš sāk vārīties, pirms viņš iet pāri, mēs pārlējam te akas vidū un uzreiz viņu tūlīt visu maisam. Voilà, viņš ir tā puslīdz sanācis kopā. Un tagad uzliekam uz galda un samīcīsim viņu. Kamēr viņa ir gluda, elastīga,
masa. Un pāris minūtes pamīkstat uz galda. Milts nav vajadzīgi, vairāk viņš nelīp. Un patīkama smuka masa man atgādina pēc silikona. Tas, kas tur Amerikā, Kalifornijā, tajā ielējā tur ir. Tagad šo mēs ieliekam leduskapī, ietinām pārtiks plēvē, leduskapī minimāli 2 stundas, bet labāk jau ir dienu nakti. Lūk, redz, kur man ir. Vakar es šo te mīklu uztaisīju, un viņi ir labi atpūtusies. Paralēli pa šo te laiku mums ir vajadzīgi jātaisa labu buļļonu, tāpatās kā galeri taisam. Un kur man ir te cūkas stilps. Viņš te tagad ir vārījies 3 stundas. Sīpoli, burkāņi, puravs, selerī kāti un laurolapa, melnie pipergraudi un pētersils kāti. Un te fantastisks buļļons. To gaļu mēs varam izmantot arī priekš galerta, bet man vajag tuč tikai no šī te buļļona. Tad šo mēs izliejam caur sietu, un tad atkal viņu novāram, un tad mums iznāk dabīgi želēja, cūkas želēja, bez nekāda želatīna, ne agāra. Tā kā viņi darīja to vecos laikos. Šo mums vajadzēs tikai tad, kad tā pīrāgs viņš ir izsapies. Tad nākamais mums vajadzīgs burka, ja jums ir tāda koka štampa, viņi izmantoja koka štampas, taisīt šo te pīrāgu. Un paņemam vienu gabalu un uzliekat bišķi miltus apakšā te pa virsu un ņemam to burku, arī miltos, uzpresējam te un tad ceļam augšā to mīklu ar pirkstiem. Tā. Un kāpēc? Šis saucās hand-raised pork pie. Vecos laikos viņam nebija formiņas tā kā mums tagad ir, var aiziet uz veikalu nopirkt. Ņemam viņu tagad nost, liekam uz paplātes. Kamēr mēs sataisīsim no šeit, es uztaisīšu te kāds 4-5 pīrāgus. Man patīk, ka tā mīkla ir pabieza, jo tā mīkla, es esmu mīklas cilvēks, man ļoti garšo mīklas. Un šitā mīkla ir izcila. Voilà, šos mēs ieliekam leduskapī, kāds 20 minūtes. Nākamais, kas vajadzīgs, ir cūkas plecu, liesu, sagriez kubiņās. Un šeit man ir cūkas pavēders, tas ir samals. Viņš ir samals rupji. Te man ir rozmarins, te man ir salvija, šeit man ir timjāns. To mēs vēl smalkāk sakapājam. Un tāpēc var saprast, kāpēc tā māja tik smaržīgi, aromātiski ir, kad šī pīrāgi cepās. Tālāk pievieno piestiņā drupinātus jamaikas piparus, rīvētu muskatriekstu un visbeidzot gaļas pildījumu papildina ar jūras sāli un svaigi maltiem melnajiem pipariem. Šo mēs samaisam, un te ir gatavs mūsu pildījums, mūsu Melton Mowbray pīrāgam. Šie mums ir atpūtušies un liekam pildījumu masu iekšā pīrāgā. Un nākamais mums vajadz olu, sapratot olu un ostiņu. Un pasakiet, ka šī nav kultūra, šis ir mākslas darbs. Pa katru mēs apkārt apējam ap augšējo malu. Tas ir, lai tā pīrāga cepura pielīp klāt. Un griežam un spiežam.
apmēram tāpat. Jā, tas ir tāds lielums. Un spiežam klāt pie iekšējās daļas no mūsu pīrāga. Un te var tiešām redzēt, ka katrs ir roka darbs, jo katrs pīrāgs savādāk izskatās. Un tad parādīšu jums te tuvāk. Spiežat, presējat visu apkārt. Un tā ir mūsu pīrāga forma. Un šitādā mēs cepsim viņu krāsnī. Pēc nekādām malām viņš turēsies. Viņš ir stiprs, viņš ir spēcīgs. Tad mēs izdarām to katru, un katrā mēs iegriežam arī vienu caurumu, lai tas tvaiks tiek ārā. Un redz, kur atkal tā māksla ienāk iekšā. Tikai cepures mēs mērējam ar olu. Sāņus nevajag. Tagad pēc tradīcijas Leicestershire, Melton Mowbray atrodas, viņa atkal liek šo leduskapī. Šitā jau būtu jau 3. diena. Bet mēs negaidīsim, mēs tūlīt liksim cept krāsnī. 200 grādi, pirmās 15-20 minūtes, tad temperatūra 170, kādu stundu 15. Pēc nelielas reklāmas pauzes atgriezīsimies Mārtiņa virtuvē un pastāstīsim, kā atšķirt Kornvolas pīrāgu no Devonas pīrāga. Vēl viens valsts kultūras mantojums, bet dienvidu austrum Anglijā. Cornwall. Blakus Cornwallai ir Devon, tie divi lieli apgabali. Un tad tur nāk Somerset, un viņi visi tagad sāk kašķēties, strīdēties, kuram tas pieder. Cornish pasty. Tagad tas bija tāds pīrāgs, ko viņi gatavoja Nestlējā uz alvas raktuvēm. Tā mīkla bija, lai aizsargātu to gaļu, kas tur bija iekšā. To mīklu viņa neēda. Viņa ēda tas, kas bija iekšā, lai viņa rokām, netīrām rokām varēja ēst. Tagad mēs neesam tik izšķēdīgi, to mīklu mēs arī ēdam, tas nozīmē, ka mīkla arī ļoti, ļoti garšīga. Es parādīšu jums starpības starp Cornish pasty un Devon pasty. Te ir pilnīgi pretēji tagad, ka te nav karstā mīkla, te ir augstā mīkla. Te man ir 500 grami milti, 20 gramu sviests, bet te atkal izmanto zostaukus. Un kāds 115 gramu zostaukus un ūdeni. Un te vajag ap 175 mili ļoti, ļoti augstu ūdeni. Visam šim ir jābūt augstam. Bet vispirms mēs šo te samīcam, pirms mēs liekam klāt ūdeni. Un arī jūras sāli. Un tad sākam tā, un mēs gribam viņu visu šo te ieberst iekšā, lai viņš sanāk tā kā smiltis. Nu, vienā ziņā smilša mīklu, bet ar starpību. Tā, mums tagad ir smilšains. Voilà. Un šoreiz es pāriešu uz karoti, citi arī man vairāk pielips pie pirkstiem, nekā es gribētu. Tagad man samērā te viendabīga masa ir, un tagad mēs viņu pamīcīsim, nu, kāds pāris minūtes uz dēļa. Elastīgs viņš ir, smuks, atkal tā kā tā ieleja Kalifornijā tur. Tagad šo mēs liekam leduskapī atkal 2-3 stundas, lai viņš atpūšās. Un te, kā jūs redzat, man te jau viens ir gatavs, kas ir bijis leduskapī. Te var redzēt, kur tie tauku pikas te ir. Un tad ir
lai viņš pišķī, tad atkal atnāk uz istabas temperatūru. Nevajag tūlīt no leduskapa lietot viņu, cer, viņš ir par grūti rullēt. Nākamais mums vajag gaļu. Un šeit man ir sagriezts no šķiņķa lielopa gaļa. Un te mēs lieksim klāt, te man 200 grami gaļas, 175 grami kartupeļus, kubiņos sagriezt, 125 grami kāli, obligāti kāls ir vajadzīgs, un pusotru tā 2 sīpols, vidēji lielzem sīpoli. Tas ir viss, izņemot dabīgi sāli un pipers. Te nekādi burkāji neiet, nekādi zirnīti neiet, tikai šie 3 sastāvdaļas. Tad tas ir autentisks Cornish pasty. Nu, tad mums visas sastāvdaļas ir gatavas, un tad griežam pīrāgus. Šo mēs izrolējam, cik aplīgi mēs viņu varam. Kā jūs redzat, te patīkam tie tauki tur iegāja iekšā, un patais, grib vai ne, viņš ir garšīgs. Un šajos laikos viņi taisīja šos te pīrāgus strādniekiem. Viņi nostrādāja tos taukus nost. Voilà, un tā griežam apli. Un tā mēs izdaram ar visiem, pirms mēs sākam pildīt viņus. Nu, pēdējais man iznāca biezāks. Tas ir Mrs. Johnsons recepte. Tagad ļoti elementāri, vienkārši. Mēs paņemam šo pildījumu un liekam tādu smuku čupu pašā vidū un uzliekam vienu piku sviestu. Tagad tur, ko viņi izmantoja, bija clotted cream. Viņi ļoti slaveni ar viņas govīm ir un viņas krējumu. Un clotted cream ir tāds 60% tauka saturs krējums. Viņš ir recināts, bet par to citā raidījumā. Es tā labprāt, ka kāds Latvijā to šeit taisa. Bagāts krējums. Tagad šo te mēs ar olu vienu malu pārlocam abus galus uz augšu. Tagad šis ir Devon. Šis ir Devon, kur forma ir ar to locījumu uz augšu. Un atkal ar pirkstiem mēs uztaisam tā un ieduram tādu vienu mazu caurumu, lai tas tvaiks nāk ārā. Šis ir Devon, un tagad jums parādīšu Cornwall, jeb Cornish pasty, par ko šis raidījums sāka. Viņi nelika nekādas citas garšvielas klāt. Es nezinu, kāpēc, viņi varbūt nebija tik bagāti, kā tie Melton Mowbrieši. Un viena pusi. Un atkal lokat uz augšu, bet tad uz sāņa. Šitas ir īstais Cornish pasty, un šitas ir Devon pasty. Sastāvdaļas ir pilnīgi tās pašas. Bet visiem ir tas pats nobeigums, atkal tas mākslas darbs. Mēs apsmērējām viņus ar olu. Tad kādu pusstundu turam viņus atkal leduskapī. Uzreiz neliekat viņus cepties. Viņi atsprāgs vaļā. 200 grādi, 20 minūtes, tad temperatūra 160, vēl 20 minūtes.
Voilà! Mūsu pīrāgs Melton Mowbray pork pie gatavs. Paņemam tagad šo te mūsu galetu pēc gaļas. Un tagad mums jādabūn šo karsto buļļonu šajā pīrāgā iekšā. Jo kas noticies ir? Tā gaļa ir sarāvusies, tas mitrums ir iztvaikojies. Un ko mēs gribam? Mēs gribam ielikt tagad, lai apkārt sažalējās tā gaļa, starp to gaļu un to pīrāgu. Un kas arī notiekās ar šo te, viņš ar tad aizsargā, un viņš ir dabīgais konservants, kad viņš ilgāk var turēties. Ko es izmantoju šeit? Es izmantoju šeit tāds pipetes, bet labāk ir, lai viņš bišķīt vairāk vēl atdzies, un es lieku te pipetes iekšā, un tad es leju šo buļļonu ar šiem pipetiem te iekšā. Un daram to līdz tam brīdim, kad viņš te sāk tecēt te pāri. Un lai viņš tek pāri, un tas ir tik dabīgi, kad viņi nav perfekti, kad tiešām te var redzēt, ka tas ir mājas roka darbs. Šos mēs turam ledskapī un neko nedaram līdz rītdienai. Vēl mēs runājam par kultūru, jo es tiešām domāju, ka kulinārijai ir savu vieta mūsu identitātē un mūsu kultūrā. Anglijā ir tāds pēcpusdiena tēja, afternoon tea. Apmēram kādos 4. Vislabākā vieta, ko es zinu, kur viņa dabūt, ir Klaunās viesnīcās, tā kā Ritz Hotel. Viena un tām daļām, kas tiek pasniegt, ir Devon scone, Cornish scone, Somerset scone. Atkal viņi tur ir tas strīdiņš, kam vispirmajam bija tas scone. Bet te ir tā fantastiskā recepta. Visām sastāvdaļām būtu jābūt augstiem. Tātad milti. Un šī ir tāda recepta, ja tev ciemiņi nāka un tev pusstundas laiks, kad viņi ir atnākuši, kaut ko tu vari ātri uztaisīt, jo šeit tai mīklai nav jāatpūšās. Šeit man bija 260 grami milti, 50 gramu cukurs, 2 teikros cepamais pulveris un šnipsim sāli. To mēs samaisam un tad mēs ieliekam sviestu. Un sviestam arī būtu jābūt augstam. Un to mēs arī tagad ielocam iekšā, ieplēšam te olu un 120 ml es te lietošu kefīru. Var pienu, var likt rūkšpienu, var likt krējumu, bet es lieku te kefīru. Un mēs maisam. Tagad, jo mazāk mēs šo maisam, jo labāk. Viņš nav jāmīts, viņš tikai jādabūn viena patīkama, viena dabīgā masā. Ja viņš pa sausu, tad pielikam klāt vēl slapjumu. Ha, dabīgi. Viena dabīgā masa mums ir. Tagad tuč milces uz dēļa. Un tikai pišķīt, lai viņš sanāk visu kopā. Te rulli nevajag. Taisiet cik plāni, cik biezus jūs gribat. Tad paņemam formiņu un nepresēt lejā, griežat viņu. Viņi labāk pacelsies. Liek virsū un griež. Tad ārpus, kad mēs esam viņus izcepus, jābūt patīkam kraukšķīga un iekšpuse ļoti gaisīga, samtaina, bagātīga ar sviestu. Un tagad ar to pašu, to kefīru apsmērējam virsmas. Kādas 12-15 minūtes, ap 180 grādi cepeškrāstā. So, dāmas un kungi, Melton Mowbray pork pie, bet par pusām es nedrīkst teikt Melton Mowbray. Un kā viņu pasniedz?
vienkārši ar sinepēm un varbūt kādu marinētu sīpolu. Un voilà, redz, kur ir mūsu Cornish pasty un Devon pasty. Šos pēc tradīcijas viņas ēd augstus, bet es zinu, es vienam iegriezīšu iekšā gan. Un nekur te tek tā sula ārā. Un voilà, dāmas un kungi, Cornish pasty. 15 minūtes mums skani gatavi. Ļoti viegli, ļoti gaisīgi. Kāda viņiem ir jābūt, ir, kad tu viņu pacel augšā, tu vari pārplēst viņu pilnīgi bez naža. Un veids, kā viņu pasniedz, ir ar to, ko es pašā sāku jums stāstīt, Peter's Clotted Cream. Un kā es jums stāstīju, Angļi katru pēcpusdienu tradīcija, kad viņas ar tēju ar skonu, aromātisks, bet arī tradīcija viņi dzer tēju ar pienu. Tur dāmas un kungi, es varu tikai pateikt, God save the Queen, braucam uz Angliju un baudam viņas tradicionālās ēdienas tur, kur viņi bija oriģināli izgudrota. Priekā! Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker.